Prieks tevi redzēt šajā jaunajā dienā un nedēļā. Tas esmu es, Artūrs Avotiņš no Džošua ministrijas kalpošanas ar vārdu šai nedēļai. Ļoti bieži mēs, kā cilvēki, aizdomājamies, atceramies par kādām bijušām lietām. Un šīs bijušās pagātnes lietas, tās bieži vien var būt netika labas, bet reizēm mēs sākam domāt arī par labām, kādreiz piedzīvotām lietām. Mēs varam domāt par to, Dievs darīja pirms tik un tik gadiem manā dzīvē tik daudzas labas lietas, un mēs sākam stāstīt varbūt liecības, ko Dievs ir darījis caur mūsu kalpošanu, ko Viņš ir darījis personīgi mūsu dzīvē vai citiem cilvēkiem. Un šī lieta, par ko es dalos šajā reizē, ir par to, ka mēs varam aizkavēties arī pat šķietami labās pagātnes lietās. Kaut kam ir patīkamā un labā, bet tas arī ir tikai un vienīgi par vakardienu, par pagātni. Jā, cik varenas lietas notika pirms 10 gadiem. Tie tik bija laiki. Jā, bet kas notiek tagad, ko Dievs dara šodien tavā dzīvē? Es iespējams ar šo jau esmu kādreiz dalījies, bet tomēr es ar šo dalos vēlreiz, jo es savā dzīvē šo esmu ļoti spēcīgi piedzīvojis un Dieva spēkā lauzies cauri šāda veida domāšanai, kad mēs aizkavējamies pagātnes lietās, nesaredzot to visu jauno, kam Dievs vēlas mūs vēst tālāk. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi ne tikai atcerēties par to, kas ir bijis, cik varenas lietas notika tur vecajās atmodās, bet tik ļoti svarīgi ir skatīties tajā visā, ko Dievs grib darīt tālāk, personīgi mūsu katra dzīvē un arī kopumā kā uz savu draudzi un tam līdzīgi. Tik ārkārtīgi svarīgi, lai tas viss nepaliek tikai mūsu tādās atmiņās par to visu, kas kādreiz ir bijis, un tad mēs to atkal un atkal pieminam, cik vareni darbi, tika piedzīvoti, ko Dievs darīja pirms šiem daudzajiem gadiem vai tam līdzīgi. Šo varētu salīdzināt arī ar to, ka varbūt kādreiz ir dzirdēta tāda līdzība, ka, ja tu skaties automašīnas atpakaļ skata spogulītiem, tad, ja tu pārāk uz to fokusējies, tu taču nevari pietiekami koncentrēties ceļam uz priekšu. Es zinu, ka šis ir tā dramatiski, un šī līdzība, protams, attiecas arī uz netika labajām pagātnes lietām, taču tas nenozīmē, ka mēs, protams, tas, ko es saku, tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam atskatīties uz visu labo, ko Dievs ir darījis, bet tomēr mums ir jāatcerās, Dievs mūs ved no godības godībā. Dievs un viņa raksturā ir mūs vest no ticības, ticībā no spožuma, nākamajā spožumā un visā jaunajā. Dievam ir labi plāni, un tie vienmēr ir jauni. Mēs tik ļoti bieži Dieva vārdā lasam par to visu jauno, ko Dievs dara, un Viņš vēlas darīt. Un ir svarīgi, lai viss jaunais nepaliek tikai tāda skaista teorija, tikai skaisti vārdi, jo tas, ko Dievs ir apsolījis, Viņš vēlas, lai mēs tajā arī ieejam un iesoļojam, iemaršējam iekšā. Nevis tikai tā domājam par visu to, cik varenas lietas bija toreiz, bet kāpēc, lai tu nesatvertu visu to, ko Dievs varbūt runā tieši tagad uz tavu sirdi? Jo Dievs varbūt tieši tagad vēlas tev atklāt ko jaunu, dot jaunas atklāsmes, vīzijas, sapņus un redzējumus un tam līdzīgi, atziņas vārdu, gudrības runu. To visu Viņš tev vēlas dot, mēles vai mēļu tulkošana. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi arī raudzīties uz Dievu, meklēt Viņu mūsu mazajā ikdienā un piedzīvot, ko Viņš vēlas darīt tagad. Mēs paskatāmies uz apostuli Pāvilu. Viņš ir teicis kādā vietā, ka es lūdzu vairāk
mēlēs. Es lūdzu garā par jums, vairāk par jums visiem kopā ņemot. Un mēs redzam šos augļus un rezultātus no Pāvila dzīves. Šis ir cilvēks, kurš ir uzrakstījis, manuprāt, 2/3 no visas jaunās derības. Tāpēc mēs varam pamācīties no šiem ticības vīriem un sievām, kas ir bijuši pirms mums iepriekš. Jo mēs labi zinām, ka Pāvils bija persona, kas bija atteicies no visas savas pagātnes. Viņš bija to visu nožēlojis. Viņš bija atgriezies no saviem ļaunajiem darbiem, kurus iepriekš viņš nesaredzēja kā ļaunus esam. Viņš tam visam bija uzgriezis muguru absolūti un pilnīgi un uz 100%, ja ne vēl vairāk. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai arī mēs ņemam piemēru no šiem kalpotājiem, kas bijuši pirms mums, kas bija atstājuši to visu, lai tikai sekotu Jēzum. Tāpēc raudzīsimies visā jaunajā, ko Dievs vēlas darīt caur mums un mūsu dzīvē, lai Dievs mums dod gara acis un ausis, kas redz un dzird un var satvert visu, pilnīgi visu jauno, ko Dievs dara un vēlas darīt šajā pat tīri jaunajā 2026. gadā, kas, var teikt, nu pat sācies. Tāpēc, protams, mēs novērtējam visu, ko Dievs ir darījis kādreiz mūsu dzīvē, bet ir svarīgi nepalikt tajā, pat ja šķietami tas ir bijis kaut kas ļoti, ļoti labs. Svētības vēlot šajā jaunajā nedēļā tālāk uz priekšu, Jēzus Kristus vārdā, pagaidām tas arī būs viss. Tiksimies jau nākamajā nedēļā. Pagaidām tev teikšu visu labu. Atā.